mēs esam mācījušies jau par atklāsmes dāvanām, spēka dāvanām. Pagājušajā bija dziedināšanas, ticības dāvana, dziedināšanas dāvana, brīnumdarīšanas dāvana. Nu, šodien mēs esam tikuši līdz mēlēm. Mēlis. Viena no 9 gara dāvanām, kas ir minēta korintiešiem vēstulē, ir tieši mēlis un mēļu tulkošana. Tas viss būs kopā. Kas tas ir? Un kādiem no mums mēs būsim arī kāds, kas skatās šobrīd, tu būs pārsteigts, kad viss nav tā, kā tu līdz šim varbūt esi uzskatījis. Un tas ir ļoti labi, jo gara dāvanām ir savs mērķis. Mēlis kā parādība kaut kādā mērā parādās jau vecajā derībā. Tas nav pilnībā nekas jauns jaunajā derībā, tas nav nekas pilnīgi jauns vasarsvētku dienā, kad Dievs izlēma no savu garu un visi runāja mēlēs. Tie, kas saņēma svētā gara kristību. Vasarsvētku diena, 50 dienas pēc augšām celšanās Kristus. Šī vasarsvētku diena tiek uzskatīta par draudzes dzimšanas svētkiem, par dzimšanas punktu, kad ar svēto garu tika apeltīti visi, kas to pieņem. Un tam ir mērķis, kāpēc visi, kāpēc vecajā derībā tas bija tikai dažiem cilvēkiem, bet jaunajā derībā visiem paredzēts, tam arī ir savs mērķis. Un vecajā derībā, 1. Samuēla grāmatā 10 no 6 līdz 13 ir rakstīts, ka pirmais Izraēlas ķēniņš Sauls, kad viņš tika svaidīts par ķēniņu, Samuēls deva norādījums, ka tā kunga gars būs pār tevi spēcīgs, 6. pantā, un tu nonāksi praviešu pulkā un tu pravietos līdz ar viņiem. Un te teiks 10. pantā, tie devās uz Gibeju un praviešu pulks viņam nāca pretī. Saulam nāca pretī praviešu pulks, viņš vēl nebija tā uzņēmies visu ķēniņu pienākumus. Praviešu pulks nāca pretī un pēkšņi pār viņu nāca tā kunga gars, pār Saulu nāca tā kunga gars un viņš viņu vidū pravietoja. Viņš pravietoja. Pravietošanas dāvana arī ir izteiksmes dāvana, atklāsmes dāvanas, ir spēka dāvanas un izteiksmes dāvanas. Tas, kas kaut ko runā, tā ir pravietošanas dāvana, tas ir mēls un mēļu tulkošana. Pravietošana, mēls, mēļu tulkošana. Pravietošana ir vērtīgāka par mēlēm, kaut gan viņas visas šīs dāvanas ir vērtīgas. Šodien mēs nerunāsim par pravietošanu, bet gan par mēlēm. Un pravietošanā ietilpst gan atziņas vārds, gan gudrības vārds arī, gan gara pazīšana ietilpst, gan tas, ko es šobrīd daru. Es sludinu, uzmudinu cilvēkus, ceļu cilvēkus, tā ir pravietošana. Tā, vistiešākā, bet ir dažādi paveidi. Tu par to citreiz. Tā kunga gars nāca pār Saulu un viņš pravietoja. Tas nozīmē ekstātisku uzvedību, ja piedzīvojumu, kurā cilvēks izsaka kādu skaņu šajā gadījumā. Mēs nezinām, vai Sauls šeit nav rakstīts, ka viņš runāja mēlēs, bet tas ir iespējams. Tas ir iespējams, jo tajā laikā bija dažādas garīgās prakses. Es nedomāju tādas garīgās prakses, kas neatbilst tagad Dieva vārdam, bet viņas bija arī tajā laikā. Bija dažādas praviešu skolas, bija pravieši, un šādas prakses pastāvēja. Un te teiksim, ka tie, kas bija pazinuši Saulu, viņi redzēja, ka viņš kopā ar praviešiem pravietoja, un citam teica, kas ir Kīša, kas ar viņu noticis. Vai arī Sauls pieder pie praviešiem. Tad kaut kas notika, kaut ko viņš runāja svētajā garā. Svētajā garā. Tad vecajā derībā ir kaut kādi jau precedenti. Un 4. Mūzes 11, no 4. panta līdz 17. Kā arī būtībā 4. Mūzes 11 no 24 līdz 30. Un šeit būs viena maza niansīte, kas būs priekš pieaugušiem cilvēkiem. Ne bērniem, bet pieaugušiem cilvēkiem. Tas nav 18 plus, bet plus 18. Ne par to, es domāju par garīgi pieaugušiem. Redzi, te ir rakstīts, ka Dievs teica Mūzum, izrezi 70 cilvēkus, tādus, kas ir vairāk mazāk piemēroti šim darbam, un es likšu no tā gara, kas ir tev, es likšu to uz viņiem. Tātad svētais gars nāks pār šiem cilvēkiem. Un tam bija savs iemesls. 17. pāns, ja? Es nonāšu, ar tevi tur runāšu, no tā gara, kāds ir tevs, es ņemšu un likšu tos viņos.
No tā gara, kas ir tev, es ņemšu tos viņos. Un te ir interesanti rakstīts, ka 4. mūzes 11, 25. Tas kungs nonāca mākonī un ņēma no gara, kas bija viņā un Mozu, un lika tos 70 vecajos. Tā tie bija līderi, tie bija vadītāji. Un notika, ka gars tajos palika, tad tie runāja kā pravieši, bet pēc tam vairs nē. Viņi runāja kā pravieši. Tad te nav teiks, ka viņi pravietoja, bet kā pravieši. Un ļoti iespējams, mēs nevaram 100% pierādīt, bet ļoti ticami, ka šajā brīdī tas bija mēls. Varbūt ne, kaut kas līdzīgs, bet katrā gadījumā skaņas ne no prāta, bet no gara. Ja? Skaņas ne no prāta, bet no gara. Tā bija tā praviešu praksa. Tā bija skaņas garā. Viņi izdeva skaņas garā, kad pār šiem 70 cilvēkiem, kurus Mozus, kas bija izvēlēti, Svētais gars nāca par viņiem, un viņi runāja kā pravieši, un pēc tam vairs nē. Iedomājies, viņi runāja tajā brīdī, kad Svētais gars nāca par viņiem, bet pēc tam vairs nerunāja. Ļoti atgādina kaut ko, vai ne? Vasaras svētku dienu, kad Svētais gars nāca pār mācekļiem, tad viss sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet vēlāk Pāvils saka, vai tad visiem ir dāvanas mēlēs runāt? Tad tas ir atsevišķi piedzīvojums, tad, kad Svētais gars nāk pār cilvēku. Šajā gadījumā. Pēc tam vairs ne. Kāpēc? Un šeit ir priekš pieaugušiem cilvēkiem. Kam ausis ir, lai dzird? Kāpēc Svētais gars nāca par šiem cilvēkiem? Kāpēc es šeit mācu par 9 gara dāvanām? Kāpēc es vispār mācu par Svēto garu? Kāds ir dievišķais mērķis? Kāds ir Svētā gara mērķis? Dieva mērķis? Kāds ir konteksts? Lūk ir atbilde, kāpēc šie 70 cilvēki dabūja Svēto garu un pravietoja. Jeb runāja mēlēs iespējams. Kāpēc tas notika? Tāpēc, kā lūk ir rakstīts, tātad 4. mūzes 11.4. Pulks visādi salašņu, kas bija viņa vidū, kļūst stipri kārīgi. Un Izraēla bērni pēc sava bijušā paraduma Eģiptē jau. Un ne tikai Eģiptē. Viņi sāk raudāt un vaimanāt, kas mums dos gaļvēst. Un vispār mēs atceramies tās zivis, kas bija Eģiptes zemē. Un mēs par velti, viņi bija vergi, viņi Eģiptes zemē bija vergi. Mēs par velti ēdām gurķus. Vergs to saka. Vergs, kas izvesti brīvībā, bet paradigma nav mainījusies vēl. Viņi iekšē nav mainījušies, viņi ir izvesti, viņi ir brīvībā, viņi ir tuksnesī, viņi ir brīvībā, bet mēs par velti ēdām gurķus. Tu neēdi par velti gurķus, tu biji vergs. Tevi baroja kā suni. Un kas mums dos ēst gaļu? Mēs atceramies tās zivis, ko mēs Eģiptes zemē par velti ēdām. Gurķus, melones, lokus, sīpols un ķiploks. Ne, foršā. Labi vergi dzīvoja, laikam, Eģiptē. Un tagad mūsu dvēsele pavisam iztvīkus ir, jo nav nekāds cits kā viena šī mannā. Iedomājies, viņam bija pieradusies debesu mannā. Tā mannā, ko Dievs deva viņam, tas ir pārdabisks brīnums, kā Dievs baroja savu tautu tuksnesī caur mannā. Katrs gribētu pagaršot, kāds tas mannā bija, vai ne? Viņi to negribēja, viņam bija pieriebies. Mums ir pieriebies. Mums gribētu melonas, zivs tās un gurķis un sīpols. Pieriebies. Tā Dieva apgādība, kāda mums šeit ir, brīvībā esot, mums pieriebies ir. Viņi paši būtībā atteikušies ir iet absolūtajā zemē, bet mums ir pieriebies. Tā badā maize, jeb mannā, ko Dievs pārdebies par mūsu gadā. Un zin, ko Mozus saka? 14. pāns, es viens pats nevaru vairs nest šo tautu. Tas man ir pārāk smagi. Es viens pats nevaru nest šo tautu. Tas man ir pārāk smagi. Un lūk, šis teikums izsaka to, kāda ir jēga tam vasaras svētku dienai, Svētā gara izliešanai. Kāda ir jēga tam, ka ne tikai 70 cilvēki saņēmuši Svēto garu šodien, bet šeit mums ir 100 cilvēku. 100 ticīgie mūsu draudzē. Latvijā tie ir 1000 ticīgie, pasaulē tie ir miljoniem un miljoniem ticīgo cilvēku.
kur ir pieņēmuši Svēto garu. Es viens pats nevaru nest, Mūzes saka. Labāk nokauj mani. Un tas kungs teica Mūzem, ok, sapulcini 70 vīri, pats izvēlies. Kur tādi uzticamāki ir draudzē cilvēki? Tad izvēlē šos cilvēkus, un par kuriem tu zini, ka viņi ir vecai, un viņu ierēģi, un tad ved pie manis, pie sēžanas telts, un es nonākšu pār viņiem, un došu no tā gara, kas ir tev, un likšu tos viņos, un viņiem būs ar tevi kopā nest tās nastas, lai tev vienam pašam viss nav jānes. Amen. Lai tev pašam viss šīs nastas nav jānes. Un tas kungs nonāca. Un zini, notiek tā, kad nebija visi sapulcējušies. Tā kā līdzīgi kā draudzē notiek, nevienmēr visi tur kaut kur piedalās. Šajā gadījumā šie izvēlētie cilvēki bija nokavējuši, viņi nebija šajā vietā, bet arī viņi runāja kā pravieši. Redziet, 26. pantā 2 vīri bija palikuši nometnē, tur vārdi minēti viņiem ir. Tātad, ja pat vārdi minēti, tas bija īpašs notikums. Un arī viņos palika gars ar lielu burtu, jo tie bija starp tiem uzrakstītiem, kurus Mūzes izvēlēja. Mūzes izvēlējās tos cilvēkus, par kuriem lai nāk Svētais gars. Mūzes nes viņus Dievu priekšā, viņi visi nebija šajā sapulcē, bet arī par viņiem nāca. Bet viņi nebija izgājuši ārā no savām teltīm nemaz. Un tomēr nometnē tie arī runāja kā pravieši. Un kāds zēns tecēja un ziņoja Mūzum. Reku, 2 cilvēki, Eldats un Medats, nometnē runā kā pravieši. Un tad Jozua būtībā viņi var noteikti apzīmēt par Mūzes tuvāko palīgu tajā laikā. Jozua Nūna dēls, Mūzes palīgs, viens no viņa izraudzītiem jaunekļiem, Mūzem bija vairāk jaunekļi, vairāk jaunieši. Viens no viņiem atbildēja un sacīja, Mūzu, mans kungs, aizliedz viņiem, viņi nebija sapulcē. Viņi nebija tajā sapulcē, viņi arī dabūjuši to pašu, ko dabūja viņi. Mūzes teica, tu esi man tiesība aizstāvs. Ak, kaut tā kunga tauta visa būtu pravieši. Un kaut tas kungs savu garu pāri visiem viņiem dotu. Kāds ir mērķis? Mūzes vēlme. Kāpēc? Visiem Svēto garu. Lai viņi katrs palīdz nest viņa nastu. Amen. Lai katrs palīdz nest viņa nastu. Apostolu darbos ir skaidri pateikts. Jūs dabūsiet spēku, kad Svētais gars būs nācis pār jums un būsiet par liecinieki kā Jeruzalemē, tā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām pasaules galām. Kristus mērķis atnākot virs zemes bija ne tikai Kristus upuris augšām celšanās un Svētā gara došana, bet draudzes vasarsvētku diena tiek uzskatīta par draudzes dzimšanas dienu. Tad draudzes izveidošana, kas sākās ar 12 mācekļiem. Vairāk 100 mācekļi kopā jau bija. Tad, kad Svētais gars tika izlietas pār tiem, kad bija augšstabā, jo ir teikts Bībelē, ka tur ir redzēti kopā pat arī 500 brāļi vienā reizē. Tā kā Jēzus atstāja sevis draudzi, jau struktūru draudzi, un Svētais gars to piepildīja, lai tie katrs varētu nest šo nastu kopā. Lai nav tā, kad ir viens mācītājs, viens, kam kaut ko Dieva aicinātais un pārējie tikai sako, nē, ka viņi kopā funkcionē kā viens vienots organisms. Un visa Bībele, visa jaunā derība, ja tu ieskaties uzmanīgāk, tu lasīs vēstules, visur tiek apkarots kaut kas, kas traucē draudzes vienotībai. Kad pirmā ekstāze bija pagājusi, kad pirmais laiks bija pagājis, kad viņi saprata, ka Jēzus tik drīz vēl nenāks, viņi bija pārdevuši to savus īpašumus un izdalījuši nabagiem bija. Viņi domāja daudz, ka tūlīt nāks Jēzus otrais un Dieva valstība iestāsies tādā veidā, kā viņi to bija izdomājuši. Tas tā nenotika. Un, protams, ka cēlās no paša vidus, kā Pāvils saka, no jūsu paša vidus celsies dažādi cilvēki, kā te bija teikt, salašanas, ja? Atžgārnības runādami. Viņi atžgārnības runās. Un tā kā jauks draudzes vienotība. Tad kāpēc Svētais gars ir? Kāds ir Svētais gars? Lai tu visu saņemtu, lai tev būtu gara dāvanas, lai tev būtu Svētais gars, lai tu runātu mēlēs, lai tev būtu Svētā gara spēks. Kam? Lai tu būtu supergarīgs, lai tu kaut kā izceltos ar citiem. Nē, mīļais draugs, lai kopā ar savu draudzi, kopā ar brāļiem māsām, lai izpildītu to misiju, ko Dievs ir paredzējis konkrētai draudzei. Redzi, Pāvils raksta tā,
Un starp citu viņš raksta tajā vēstulē, kur viņš runā par gara dāvanām. Un tur viņš saka arī, tur sieviešu problēmai tajā laikā pieskarās. Ja? Kā sievietei jāuzveras draudzē, kā vīrietim, tas absolūti nav attiecināms uz šodien. Ja? Tas nav tā, bet tajā laikā viņš saka, tas, ko es jums rakstu, ir tā kunga pavēle. Jums ir jāatzīst, Pāvils saka, jums ir jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, par notiekumiem kārtību draudzē, par vienotību draudzē. Tā ir tā kunga pavēle. Kāpēc tā kunga pavēle? Tāpēc, ka tajā laikā bija tāda kārtība, šodien ir nedaudz savādāk, sabiedrība pamainījusies, bet noteikumi ir dažādi. Bet mērķis ir katra draudze, lai viņa ir vienota. Katra draudze ir vienota un lai funkcionē kā komanda. Lai viņa funkcionē kā komanda un spētu pildīt savu misiju. Nevar viens mācīties draudzi uzcelt. Nevar viens kalpotājs. Bet tikai komanda to spēja. Draudze. Lūk, kāpēc svētais gars ir visiem. Tas ir Bībeles konteksts būtībā. Misija, Kristus misija nav viena cilvēka misija. Kristus misija ir komandas misija. Svētā gara misija, apostoļu darbi, tā ir komandas misija. Mērķis ir draudze. Mērķis, Dieva valstība ir zemes, tas ir Noā šķirs virs zemes. Tā ir draudze. Tā ir draudze. Saka, draudze. Tā ir draudze. Mērķis ir draudze. Draudze, kuriem ir ar cilvēkiem, kuriem ir saikne ar Dievu un saikne savā starpā. Dažādas draudzes, dažādi noteikumi draudzē. Un tāda kā ir konkrēta draudzē, kā Pāvils saka, tā ir tā kunga pavēle. Ne tāpēc, ka tur ir labākie noteikumi, ne tāpēc, ka tur ir labākās atklāsmes un idejas, bet tāpēc, ka tas ir pāri visam, lai ir mīlestības saite ir rakstīts. Lūk, par gara dāvanām, kas ir pats svarīgākais. Es vienmēr, arī, kas mācīja par gara dāvanām, es bieži uzsvēru, kāda ir jēga, ka pāri visam ir mīlestība. Ne dāvanas kā tādas. Un tas, ko mēs zinām par mēlēm šodien, tas ir pateicoties tam, ka korintiešiem pietrūk šīs mīlestības un pietrūk vienotības. Un tāpēc Pāvils mācīja Korintas draudzi, un tāpēc mēs zinām arī kaut ko par mēlēm, par gara dāvanām vairāk, jo korintieši bija bagāti ar gara dāvanām, bet nabadzīgi mīlestībā. Bagāti ar gara dāvanām, bet nabadzīgi viņi bija misijā. Un tāpēc mācīsimies šodien par mēlēm. Par mēlēm. Marka evaņģēlijas 16. Visi daudz runā mēlēs. Daudz runā mēlēs un ir daudz neskaidrs lietas, ka tu lasi Bībeli. Ir teoloģija, un es ļoti skaidri mācīšu precīzi no Bībeles. Un Markas 16. Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un to kristīs, tas taps svēts, kas netic, tas pazudinās tiks, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz. Manā vārdā te ļaunas gars izīs un jaunām mēlēm runās. Zīmes. Tas nozīmē, ka mēles ir zīme. Saki, mēles ir zīme. Mēles ir zīme. Tas, ka ticīgais cilvēks pieņēma svēto garu, runā mēlēs, tā ir zīme. Tas nav viss. Šeit būs vairāk punkti. Kontekstā jāskatās uz visu kopā. Un tā ir zīme. Ar rokām nepacels šūs, kas skaties uz nāvīgas zāles, jau nekaitēs. Tas ir zīmes. Bet arī mēls ir runāts pie zīmēm. Pie zīmēm. Kas šī ir par zīmi? Lūk, ir citāts no Karsona teologs, pasaulē atzīts. Mēlis ir zīme vairākos līmeņos. Misija, tiesa un gara klātbūtne. Man daudzie citādi bija no dažādiem teologiem. Man šis patīk vislabāk viss izskaidro. Misija, tiesa, gara klātbūtne. Saki, misija, tiesa, gara klātbūtne. Es paskaidrošu katru šo punktu par misiju. Tā ir misijas zīme. Svētais gars ir dots, lai pildītu misiju, pildītu to komandā. Ja? Tas ir misijas zīme. Tiesas zīme, tas nozīmē, ka tā ir tiesas zīme tiem, kas to nepieņem. Tiesas zīme tiem, kas nepieņem evaņģēliju. Jo viss ir piepildīts, Jēzus pie krusta teica, viss ir piepildīts. Svētais gars tika piešķirts katram, un katrs to var pieņemt, bet ne katrs to pieņem. Un tā ir viņa tiesas zīme. Un tā mēls nav par zīmi necīgiem cilvēkiem, lai viņi nāk pie Dieva. Tas nenozīmē, ka tev ir jānāk, es esmu redzējis tādas lietas, ja, ka tu saicini neticīgas cilvēkus un bliez virsū mēlēs viņiem. Tā ir pārprasta Bībele, tas neatbilst Dieva vārdam. Ja, tas nav vispār par to, tā nav zīme, redziet, es runāju mēlēs, un tagad tu ticēsi Dievam. Nē, viņš visticamāk domā, ka tu esi vaiprātīgs. Visticamāk viņš domā, ka tu esi vaiprātīgs.
Tas nav par zīmi, lai tu parādītu kaut kādu īpašo ekstātismu, īpašo pravietiskumu, nezinu, kaut ko īpašu. Praviešu dāvana šeit atšķirās ar to, ka, ja tu sludini kaut kādas lietas, kas sirds domas atver cilvēkam, ka viņš atklāja Dievu priekšā sevi, kur jāmainās, tas ir saprotams ar cilvēkam pravietošanu. Tie vārdi, kas ceļ, vārdi, kas tā kā palīdz cilvēkam augt. Bet mēls to nesaprot cilvēks, un tāpēc tas nepalīdz neko viņam, kā tikai atbaida. Tā nav par zīmi tādā veidā, lai tu parādītu, ka tu esi baigi garīgais. Par to es vēl to mācīšu vēl. Bet tā tiesas un gara klātbūtnes zīme. Cilvēks, kurš runā mēlēs, kurš ir kristīts svētajā garā, tā ir viņam pašam zīme. Ka viņš ir svētajā garā, pašam zīme, bet mēlis kā tāds, tikai tāpēc, ka tu lūdzu mēlēs, tā arī īsti nav. Tas nav apstiprinājums un pierādījums tam, ka tu esi supergarīgs vai tu vispār esi ar Dievu. Arī tas nav vēl pierādījums. Un tāpēc mācīsimies par mēlēm kā tādām. Tātad mēlis ir zīme. Un pirmā zīme, tā ir svētā gara kristībai. Zīme ir runāšana mēlēs. Un es uzreiz gribu uzsvērt, ka tā nav vienīgā zīme. Ja es runāšu par sevi, tad tajā dienā, kad es pie Dieva atgriezos, tiklīdz manā rokās bija pilspalva zīmols un papīrs, es rakstīju uz mājām vēstuli, mammai rakstīju vēstuli, man bija ticīga baptistu draudzē. Es nezinu no kurienes, bet es viņai rakstīju to liecību, kas ar man notika. Un tur ir tāds teikums šajā vēstulē. Dievs kristīja mani ar savu svēto garu. Es rakstīju, es nerunāju mēlēs, bet vēstulē, tas jaunpiedzimts kristietis, tikko jaunpiedzimts, tikko brīvs, Dievs kristīja mani ar svēto garu. Kaut kur laikam tur bija dzirdējis, tur jau no kādiem, kaut ko var iespējams, ja, bet es biju pārliecināts, Dievs kristīja mani ar savu svēto garu, bet tā reāli mēlēs es sāku runāt pavisam citā veidā. Kāds brālis atnāca pie manis un prasīja, tu lūdzu mēlēs. Es saku, nē, tev nav svētās gars. Es saku, kā nav? Tu nelūdzu mēlēs. Davai. Viņš saka, davai lūdzam Dievu kopā tagad. Viņš tur lūdzu mēlēs, mēs lūdzam kopā, viņš tās garš bija liels tās Juris. Sauc viņu, tas bija citu mākslinieku kabinetā iestādē, kur apkārt ir sēta. Okay, bet es jau biju kā kristietis, jaunpiedzimis, un viņš ienāca pie manis, un mēs tagad lūdzam kopā, un viņš pēkšņi saka, es redzu sveicis, kas deg, kaut kādas vīzijas tur sāk teikt, un jo, tagad lūdzu kopā ar mani mēlēs, un es sāku lūdzu mēlēs. Es vienkārši sāku darīt, runāt to pašu, ko viņš tur runāja. Ja tā ir svētā gara kristība, tas ir ķieģels. Redzi, viss nav tā kā pēc burtnīcas, viss nav tā kā pēc... Vai tas bija slikti, ka es lūdzu mēlēs? Es domāju, nē. Es vienkārši atklāju, ka es varu arī bulturēt. Es atklāju, ka es kaut ko tādu varu darīt. Bet pāris gadus pēc tam, tā bija Vasarsvētku vispasaules konference, tā bija Berlīnē, tajā reizē gan bija kaut kas īpašs, un es arī lūdzu mēlēs, es jau biju mēlēs lūdzējis, bet tajā reizē, kad svētais gars nonāca un pieskārās man īpašā veidā, tā lūkšana mēlēs bija tāda īpaša. Es atceros, ka 4 no rīta es izgāju ārā lūgt. Kā parasti, es katru rītu cēlos lūgt Dievu. Vienalga, kur atrados, es ļoti agri cēlos un lūdzu. Un es toreiz, viņi pulsēja 1000 cilvēkus tur, un tur Rehards Bonga sludināja. Tas lielisks piedzīvojums bija. Bet es izgāju ārā un es dzirdēju kaut kur, es neredzēju cilvēku, kaut kur kāds bija noslēpies. Kaut kur noslēpies krūmās, kaut kur es dzirdēju, tā blieza mēlēs, tā ritīgi blieza. Tas nebija tā kā parasti šādā babā, tu zini, kaut kur tu palūdz. Bet tu jūti, tu viens ir tā piedzīvojies, tur galīgi beigas gan arī. To, ko kā Sauls runāja kā pravieši, ja? Droši vien kaut kas tam līdzīgi kā Vasarsvētku dienā. Ritīgi blieza. Un man arī šīs mēles tajā reizē bija kaut kas īpašāks. Bet, lai es tagad pateiktu, kurā brīdī man ir Dievs Kristijas svēto garu, es nezinu. No visām šiem 3 punktiem es nezinu, kurā brīdī, bet vienu es zinu, es esmu kristīts svētajā garā. Tāpēc nevar apgalvot,
ka mēles kā tādas ir vienīgā zīme kristībai svētajā garā. Un to esam Bībeles tūņi arī parādījuši, bet droši vien, ka būs ticīgo grupas, kas uzskata, ka tā ir vienīgā zīme, bet tā veselīgs konteksts tomēr būs, tā nevar būt vienīgā zīme. Tā nevar būt vienīgā zīme, un, bet ko Bībele saka, tad rakstvietas Bībelē, kur reāli, kad Dievs kristī ar svēto garu, tad ir līdzieša zīme mēls. Tāpēc šī ir zīme tam, ka tu esi kristīts svētajā garā. Bet tā var nebūt zīme. Tā var arī nebūt. Bērni ļoti labi māk to darīt. Ja? Tā var arī nebūt. Mēls ir pārdzīves dāvana. Ezi, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepuši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst. Un visiem parādījās it kā uguns mēls, kas sadalījās un nolēnās uz vienu no tiem, un visi tikai piepildīties svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā garstiem tev izrunāt. Kā garstiem tev izrunāt. Un interesanti, ka tie jūdi, kas bija sapulcējušies svētkos no dažādām tautībām, viņi dzirdēja Dieva lielos darbus, teicam, katrs savā valodā. Tas bija fenomens. Kaut kādā ziņā varētu teikt, kā mēģi tulkošana. Viņi dzirdēja savā valodā. Dieva lielos darbus, teicam. Tad skaidri redzama zīme, dzirdama zīme tam, ka cilvēks tiek kristīts ar svēto garu. Otrs gadījums Bībelē, kur konkrēta zīme ir mēls tam, ka cilvēki tiek vesela ģimene, nams tiek kristīts ar svēto garu, Kornelija nams. Apostolu darbi 10:44. Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca par visiem, kas šos vārdus dzirdēja. Vienkārši runājot, svētais gars nāca par visiem, kas šos vārdus dzirdēja. Un apgraizītie brīnījās un izbijās, ka svētais gars ir dos pagāniem, jo Kornelijs bija pagāns, nevis jūs. Jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Precīzi, kā vasaras svētku dienā, kā viņi secināja, ka viņi ir kristīti svētajā garā. No tā, ka viņi arī dzirdēja, viņus runājam citās mēlēs un Dieva darbus teicam. Un pēc tam ātri tika nolēmts. Kas vēl liek ūdeni kristībām arī pagāniem, ja Dievs ir devis svēto garu tāpat kā mums? Trešais, Efesā. Apostolu darbi 19, no 1. panta līdz 7. Efesas mācekļi. Pāvils pārstaigājās augstienes, nonāca Efesā un sastapa dažus brāļus mācekļus. Un viņš saka, jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Un šodien arī ir dažādi, kā Bībele tiek izprasta. Ir konfesionāls grupas, kas uzskata, ka jaunpiedzimšana tas ir viss, ka tu saņem svēto garu pie jaunpiedzimšana un nekāda cita papildus svētā gara saņemšana nenotiek. Es uzskatu, ka notiek, bet tajā pašā laikā uzskatu, ka tam nav jāpievērš tā pamat uzmanība nozīme. Bet tas nav nesvarīgi. Vai jūs dabījāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi? Zinu, ko viņi atbild? Mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētās gars vispār tāds ir. Mēs pat neesam dzirdējuši. Ar kādu kristību esat kristīts? Ar Jāņa kristību. To dzirdējuši. Viņi tika kristīti Jēzus vārdā. Viņam tika izskaidrots evaņģēlija mācīja, viņi kristījās, un kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, un tie runāja mēlēs un pravietoja. Kopā tie bija 12 cilvēki. Kad Pāvils uzlika rokas, tie saņēma svēto garu. Kā to varēja redzēt? Jo viņi runāja mēlēs, bet ko vēl darīja? Un pravietoja arī. Tad te ir papildus zīme, vēl pravietošana arī. Tā kā arī Bībelē redzam, ka tā nav vienīgā zīme. Un, zini, svētā gara kristība, svētā gara spēks pār cilvēku var nākt ne obligāti tādā veidā, kā tādā burtiski, kā teoloģiski pareizi būtu. Kā jau teicu, ir dažādas konfesijas, ir dažādi uzskati. Nevarētu teikt, ka kādam ir vairāk taisnība vai kādam ir mazāk taisnība. Dievs var darīt tā vai darīt savādāk, bet ir svarīga pati būtība, ka tu saņēmis garu. Bet mēļa dāvana ir laba dāvana, un par viņu mēs arī parunāsim. Un ir gadījumi, kad
Svētais gars nāk pār cilvēkiem, bet nav pieminēts, ka mēls ir kā zīme, bet ir pieminēts, ka kaut kas bija redzams. Apostuļi Jeruzālēmē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dievu vārdu, sūtīja Pētru un Jāni, kas nonākuši tur lūdz par viņiem Dievu, lai viņi saņemtu svēto garu. Viņi bija kristīti, bet nebija svēto garu saņēmuši. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja svēto garu. Atkal, caur roku uzlikšanu dabūja svēto garu kristību, dabūja svēto garu. Un Sīmanis, burvis Sīmanis, to redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabūja svēto garu, piedāvāja naudu. Redzēja, ka rokas uzliekot kaut kas notiek, bet nav pieminēts, ka tieši mēlis šeit ir. Bet kaut kas notiek. Tas bija redzams un iespējams dzirdams. Pāvils, kad viņš kļuva apžulbināts ar spožo gaismu no Dieva un kļuva akls, Ananija māceklis, kurš atnāca pie viņa, uzlika rokas. Apostoļu darbi 9:17. Brālis Sauli, kungs Jēzus, mani sūtīs, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Un pilns svētā gara Ananija uzlika rokas, Pāvils dabūja svēto garu, un tūdaļ no viņa acīm nokrita kādas viļņas. Viņš redzēja, uzcēlās un tika kristīts. Pat pirms kristībām kaut kas notiek, bet nav pieminēts, ka tā būtu mēlis. Bet vēlāk Pāvils saka, ka viņš vairāk nekā visi citi lūdz mēlēs. Ka viņš vairāk nekā visi citi lūdz mēlēs. Apostoļu darbi 4:29-31. Vajāšanu laikā, kad ticīgie sanāca kopā lūkšanās, šeit nav vajāšana laiks, arī mums ir lūkšanas, kurā ticīgie var sanākt kopā un lūgties. Viņi lūdz pēc drosmes. Kungs dod mums drosmi sludināt tavu vārdu. Skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi. Un, kad viņi beidz Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un droši sirdi runāja Dievu vārdus. Vieta nodarbēja, kaut kas notika, bet nav pieminēts, ka viņi runāja mēlēs, bet šajā gadījumā es esmu gandrīz 100% pārliecināts, ka viņi runāja mēlēs. Jo tie jau bija tie paši mācekļi, visi, kas bija piedzīvojuši svēto garu, kas runāja mēlēs, visticamāk, tas tur arī notika. Tā kopīga lūkšana, kopīgas lūkšanas laikā kaut kas notiek. Tātad, kopumā, visus šos piemērus, ko minēja no Bībeles, mēlis ir zīme svētā gara kristībai. Tam, ka tas saņem spēku no augšienes kalpošanai, spēks kalpošanai, spēks misijai. Zīme. Un tajā pašā laikā tā var būt nevienīgā zīme tam, ka cilvēks ir kristīts ar svēto garu. Var nebūt. Bet mēlis tas ir pirmais, un tas ir skaidri Bībelē rakstīts. Bet jāpieņem, ir jābūt nedaudz elastīgiem, ir jāsaprot, ka var būt arī savādāk. Tālāk, mēlis kā gara dāvana. Šī bija zīme tam, ka tu esi kristīts svētajā garā. Bet mēlis kā gara dāvana, kā viena no izteiksmes dāvanām, pravietošana, mēlis mēļu tulkošana. Un es runāšu arī par mēļu tulkošanu, kas nebūtu tur daudz par viņu jārunā. Mēlis ir mēlis. Bet starp to ir atšķirība. Redzi, 1. Korintiešiem 1:12 no 7 līdz 12. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Amen. Gara dāvanas, lai nestu svētību. Citam gudrības runu, atziņas runu, tas pats gars. Citam ticība, dāvanas dziedināt, tajā pašā garā. Brīnums darīt, pravietot, gara pazīšana, citam dažādas mēles un mēļu tulkošana. Visu to dara viens tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā miesa ir viena, tā ir daudz locekļu, tā visi daudzie miesas locekļi kopā ir viena miesa, tā ir Kristus. Ļoti daudz pie dāvanām šeit ļoti daudz ir pieminēta vienotība draudzē. Katrs savā vietā ar savu dāvanu. Daudzveidība draudzē. Tā ir tā pilnīgā Kristus miesa, kur katrs ar savu dāvanu var darīt Kristus miesu pilnīgi. Nevis individuāli tikai. Tad citām dažādas mēles kā gara dāvana. Tātad nevis zīme, līdzīgi kā Mūzus. Šie pravieši runāja kā pravieši, 70 vecie, un pēc tam vairs ne. Ja? Tajā brīdī, kad saņēma svēto garu, runāja kā pravieši, pēc tam vairs ne. Tad zīme svētā gara kristībai mēles, bet ir arī dāvana runāt mēlēs. Tas ir kaut kas cits jau. Tā, ja tīri skatāmies precīzi Bībelē. Un mēles kā dāvana, redzēja 1. Korintiešiem 14. nodaļā, 4. pāns ir rakstīts, kas mēlēs runā, tas ceļ pats sevi, kas pravieto, tas ceļ draudzi. Mēļu tulkošana un mēles, viņas atšķirās ar to, ka mēles, tu ceļ pats sevi, mēļu tulkošana, ceļ draudzi. Kādā veidā tas notiek?
ja mēls tiek tulkots un izskan pravietojums, būtībā mēļu tulkošana ir pravietošanas forma. Tad mēļu tulkošana ir pravietošanas forma. Tas nozīmē, ka ir publiskā runāšana mēlēs. Ar tulkojumu tā ir pravietošana un ir runāšana mēlēs, kad tu cel tikai pats sevi. Un tad mēles individuālās. 1. Korintiešiem 2, 11. pāns. Kurš cilvēks zina, kas cilvēkā kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā kā vien Dieva gars. Mēles ir pārdabiska Dieva dāvana. Devis Jungiņš šo saka tā, mēles ir garīgā elpošana. Ja, ka pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu labūtu, tā ir tava garīgā elpošana. Tiek uzskatīts, ka mēlis atver durvis uz visām gara dāvanām. Runā, tad mēlis kā tāds šo garīgo praksi praktizējot, tas atver durvis uz garīgām dāvanām, uz citām garīgām dāvanām, uz pārdabisko. Tā ir valoda, kas savieno cilvēku ar Dievu, apējot dvēseli, apējot prātu, apējot emocijas. Tavs gars lūdz. Bībele saka, tas, kas lūdz garā, tas, kurš lūdz mēlēs, viņš garā runā noslēpumus. Viņš garā runā noslēpumus, ko viņš ar prātu var nesaprast. Pāvils saka, ka gars paliek neauglīgs, bet garā tu lūdz lietas, ko tu ar prātu nesaproti. Tas ir tās kanāls, caur kuru Dievs, Svētais Gars stiprina pašu ticīgo cilvēku. Cilvēks tādā veidā Dievs ceļ pašu cilvēku caur lūkšanu mēlēs. To saka Bībele. Es nesaku no praktiskā viedokļa. Es saku no tā, ko Bībele saka par to. 1. Korintiešiem 14. Šeit ir ļoti daudz skaidrojumu par mēlēm un par mēļu tulkošanu arī. Ļoti daudz skaidrojumu un ir svarīgi saprast. Dzenieties pēc mīlestības, numur 1. Un pēc garīgiem dāvanām, sevišķi, lai varētu pravietot, nevis mēlēs runāt. Bet kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens to nesaprot. Viņš garā runā noslēpumus. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Tātad, mēles ar tulkošanu tā ir kā pravietošana, kas ceļ draudzi, bez tulkojuma tas ceļ tikai sevi. Un 5. pāns, es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vairāk, ka jūs varētu pravietot. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vairāk, ka jūs varētu pravietot. Tātad Pāvils vēlas dāvanu runāt mēlēs visiem, bet ar noteikumu, ka tas ceļ draudzi. Šis pravietotājs ir lielāks nekā mēlēs runātājs. Tu cel sevi. Un tā kā jums ir tieksmes pēc garīgām dāvanām, tad rūpēties, kas ir bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka var izskaidrot. Tas par publisko runāšanu iet runa. Acīm redzot, Korintā bija problēma. Viņi neizprata šo sistēmu, mācību nesaprata, tāpēc Pāvils māca, kā jābūt ir. Ja tu runā no priekšas mēlēs, tad dari tā, lai cilvēki var saprast, ko tu tur runā. Un nevis kaut kāds muļķis, bet tā, lai ceļ draudzi. Tā ir tulkojama. Pravietošana. Ja nē, ciet klusu. Ko tas nozīmē, piemēram, slavēšanas laikā šeit? Ja slavēšanas laikā, ja arī kaut kādā brīdī lūkšanas laikā tu palūdz mēlēs, tas nenozīmē, ka tas obligāti tagad ir mums jāieciklējās šeit burtā un ka to nedrīkst darīt. Vajag izšķirt, kur tas ir vienkārši paša lūkšana un kur tas ir vērsts pret draudzi. Tas nav tāds 100% aizliegums draudzē nelūgt no priekšas mēlēs vispār. Ja? Tas nav tāds aizliegums šeit. Bet tajā pašā laikā ir brīdinājums, lai mēs saprotam būtību, kāpēc, un tad mēs to visu varam lietot tā, lai tas ir pareizi lietots viss. Redzi. 14. pāns Pāvils saka, kad es mēlēs runādams, lūdzu Dievu, mans gars lūdz, bet prāts paliek neauglīgi. Krut, vai ne? Mans gars lūdz. Un tikai gars zina, kas cilvēkā ir pilnībā.
Tā kā Dievs zina, kas Dieva garā, kā rakstīts bija. Un kā ir patiesībā? Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu. Es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Skaties, Orāls Roberts. Mēlis ir tilts starp cilvēka garu un Dieva garu. Patiešo, apējot tavu prātu. Tilts. Skatoties Bībelē, tīri kontekstu, teoloģiski. Tas ir jaudīgi. Šāda garīgā praksa ir jaudīga. Tilts, iedomājies, tu pat neizproti ar prātu. Gars lūdz. Gars lūdz, iedomājies. Tu komunicē ar Svēto garu. Tavs gars komunicē ar Svēto garu. Tavs prāts paliek neauglīgs. Pāvils saka, prāts paliek neauglīgs. Bet viņš saka, tas ir tikai tāpēc, lai tu varētu, tas jālieto tādā veidā, lai tu sevi šādā veidā cel. Komunicē ar Dievu. Bet tajā pašā laikā tu neaizmirsti, ka arī prāts ir jāpieslēdz. Un īpaši, ja tā ir publiskā kalpošana. Ja tas ir publiskā kalpošana mēlēs, kas tas ir? Šeit vienreiz lejā viens bija piebraucis ar smuku moci. Un es kāpu mašīnā, es paskatos, foršs mocis, tev foršs mocis, es saku. Viņš tā, tev foršs mašīna. Es viņam saku, tas ir zīmuļu mocis. Zīmuļu mocis, zini, viņš ir zīmuļu mocis. Bet es nedomāju sliktā nozīmē, tā kā, šādiem tur patīk pazīmēties. Zīmuļu mocis. Te mums arī jaunieši izkrāsojuši, tas ir zīmuļu mašīnas viss. Ja, tā kā, pazīmēties. Pašam patīk un pazīmēties var. Nav slikti jau. Es nedomāju tā. Viņš tāds, tu pagriezienies no BMW nerādi. Tev pagriezienies nav. tā kā, es par zīmuļiem runāju. Par zīmuļiem. Tas nozīmē, ka tu kaut ko ekstātiski priekšā dari, un cilvēki to nesprot. Būtībā viens no iemesliem, kāpēc to cilvēks dara, var būt pazīmēties. Un tā, katrā gadījumā tas, kāpēc Pāvils to stāsta to korintiešiem, viņiem bija šāda problēma. Viņiem bija dzeršana, viņiem viss kaut kas tur bija. Viņiem viss kaut kas tur bija, interesantas lietas. Viņi bija ļoti garīgi viņi bija. Tā kā, un tāpēc Pāvils skaidro, un tāpēc mēs no šīm kļūdām zinām par mēlēm kaut ko, kā Pāvils par to domāja un kā Pāvils mācīja. Šeit gars lūdz, prāts neauglīgi, iedomājies. Bet es gribu arī prātu. Tilts starp cilvēku garu un Dievu garu. Vēl. Mēls ir Svētā gara vains grudens. Mēls ir Svētā gara iedvesmota runa, kurā cilvēka gars lūdz Dievu tādā veidā, ko prāts nespēja pilnībā izprast. Tā ir tieši komunikācija starp cilvēku garu un Dievu. Mēls apiet prāta ierobežojumus un ļauj cilvēkam lūgt saskaņā ar Dievu gribu. Iedomājies, tu mauci mēlēs saskaņā ar Dievu gribu, ja tavs varbūt prāts negrib lūgt Dievu gribu. Vai nesaprot Dievu gribu vispār. Un garā tu runā noslēpumus. Tātad šī ir gara dāvana. Un starp citu Bībele saka, ka ne visiem. Iedomājies. Es to rakstīt nolasīšu pēc tam. Ka ne visiem tomēr viņi dot ir. Jo citam ir dāvana vadīt, citam ir brīnums darīt, citam dziedāt, citam ir mēls rakstīts ir. Tad tomēr it kā ne visiem. Bet tajā pašā laikā pieejams būtībā katram. Bet labi. 18. pāns. Es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs. Ar Pāvils, viņš saka, ka viņš vairāk nekā jūs visi runā. Bet draudzē es gribu labāk 5 saprātīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu, nekā 10,000 vārdus mēlēs. Labāk, ja? Tu nav liela vērtība tikai tad, ja tu draudzē to dari. Ja tu dari to sev, tad ļoti labi. Tu cel sev, cel draudz pēc tam arī. Bet ja tu dari to tā, kā neviens nesaprot, tad tam nav liela vērtība. Un skaties, 21. pants, un šeit būs par zīmi neticīgajiem. Šeit laikam bija problēma, ka viņi to supergarīgumu gribēja tā kā demonstrēt cilvēkiem no malas. Viņi redzēs, kā mēs te bliežam mēlēs.
Un tāpēc viņi nāks pie Dieva. Bet Pāvils saka, vai tad viņi neteiks, ka jūs esat prātu zaudējuši? Bet tajā pašā laikā te ir tā rakstīts. Te ir tā rakstīts. Bauslībā rakstīts svešās mēlēs un ar svešu cilvēku lūpām es runāšu šo tautu, un tomēr tā man neklausīs, saka tas kungs. Tā mēls nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem. Un šeit var pārprast, ka es runāju mēlēs, un tā ir zīme cilvēkiem. Es iešu runāt, pieklaušu pie durvīm. Halo! Izsauks policiju droši vien. Saties cilvēku uz ielas. Tu esi izgājis evanģelizācijā. Vesela grupa moški jūs iziet ārā. Tā kā saules praviešu pulkā. Ievelk kādu cilvēku savā vidū. Es domāju, var ļoti slikti beigties. Varbūt ir labi beigties, bet Pāvils saka, šitā nevajag darīt. Viņš saka, šito nevajag praktizēt. Bet te var pārprast, ja, ka mēls nav par zīmi ticīgiem, bet neticīgiem. Bet pravietošana nav neticīgiem, bet ticīgajiem. Ja. Te var pārprast. Bet tālāk viņš saka, ja visi draudzi sanāk kopā, visi runā mēlēs, vai ienāk svešinieki, vai neticīgi, vai viņi neteiks, ka esat prātu zaudējuši. Un tāpēc šeit ir Pāvils citē, bauslībā ir rakstīts, ka svešās mēlēs ar svešu cilvēku lūpām es uz viņiem runāšu, un viņi nesapratīs. Tā ir zīme tam, ka Dievs ir izlējis no sava gara un piešķīris varu draudzē sludināt. Bet būs tā zīme tam, ka mēs svētā gara spēkā, bet ne jau pašas mēles kā tādas. Tā ir zīme. Pazušanas zīme, kā Bībelē saka, vieniem smaržu uz dzīvību, otriem smaržu uz pazušanu. Pazušanas zīme tā ir. Bet ne jau, ka tu parunāji mēlēs uz cilvēku. Pats fakts, ka svētās gars ir draudzes vidū un darbojas ar draudzi. Pats fakts. Acis ir, neredz, ja tur ausis ir, nedzird, ko Jēzus saka. Un teiks tas viss ir. Jesajas 28, 7 līdz 13. Viņi grīļojas, vīna piedzēruši, apdulināti, galdauti, apļaudīti, pilni netīrumi. Tiešām ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas, kas šļupst un ar svešādu mēli, viņš runās uz šo tautu, bet viņi nesapratīs. Tā konteksts kopumā, bet viņi tāpat nepieņems. Tad neiet runa, ka viņi mēlēs runās uz Dievu, bet tie būs svētā garā kristīta draudze. Svētā gara spēkā misiju pildoša draudze. Un pazušanas zīme tiem, kas uzstājas pret draudzi, kas nepieņem evaņģēlija vēstu. Tā vienkārši pazušanas zīme. Tas ir Bībeles konteksts. Bībeles konteksts. Tātad, un 28. pāns. Ja nav tulkotāja, lai tie cieši klusu draudzē un runā tikai sev un Dievam. Un te ir interesanti, kad 37. pāns, ko es sākumā minēju, tas, ko es jums rakstu, tā ir tā kunga pavēle. Tas, ko es jums rakstu, tā ir tā kunga pavēle. Ja kas to neatzīst, tas paliek neatzīts. Tad, brāļi, tiecieties pravietot, neliedziet runāšanu mēlēs, bet viss, lai notiek pieklājīgi un kārtīgi. Amen. Viss, lai notiek tā iemesla dēļ un tā konteksta dēļ, kāpēc vispār Dievs mums ir devis šīs dāvanas un devis savu spēku. Un pāri visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Āmen. Pilnības saite. Tālāk. 1. korintiešiem 12, 28. Dažus Dievs draudzē ir iecēlis par apustuļiem, praviešiem, mācītājiem, tad spēkus brīvums darīt, dāvanas ziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi, visi pravieši, vai visi runā mēlēs? Vai visi var tās iztulkot? Bet dzenieties pēc lielākām dāvanām. Es rādīšu pārāk ceļu, viņš saka. Tātad Pāvils šeit saka, ka visiem var nebūt, ka visiem nav šī dāvana runāt mēlēs. Kāpēc viņš uzsver to, ka ne visiem ir mēls? Tātad, pirmkārt, viņš to saka tāpēc, lai mēles kā tādas neizskatītos
kā tā superdāvana. Superdāvana kaut kā. Ja tu runāji mēlēs, korintiešiem bija problēma, ja tu mēlēs nerunāt, tad kaut kas ar tevi nav kārtībā. Tālāk, jo Korintā mēles bija kļuvuši par tādu statusu. Tālāk, lai uzsvērtu mīlestību kā augstāko ceļu un augstāko jēgu. Dievs ir mīlestība. Un lai draudz būtu daudzveidīga. Lai draudz būtu daudzveidīga. Tā ir gara dāvana draudzēji. Es teikšu tā, gara dāvana draudzēji, ja tā ir no priekša, kas prasa tulkojumu. Ja godīgi, es šo visu nesaprotu. Es saprotu, kas ir pravietošana, kas ir atklāsmes dāvanas. Es saprotu, bet kāpēc vajadzēja visu to tik sarežģīt darīt, es tā īsti nesaprotu. Bet es ticu, un es esmu kaut ko līdzīgu piedzīvojis un redzējis. Jā, tu lūdzu mēlēs, un tev nāk kaut kāda laba doma, kaut kāds pravietojums, tu viņu pasaki. Bet, kā jau Pāvils saka, lai viss notiek pieklājīgi un kārtīgi. Ja tas ir draudzē, tad pieklājīgi un kārtīgi. Savā vietā viss ir. Bet interesanti, vai ne? Visi runā mēlēs, bet Bībele saka, nav visiem tāda dāvana. Ir ko par ko padomāt. Bet, Pāvils to saka, un tam ir iemesls. Tam ir iemesls. Tātad privātās mēles ir lūkšana valoda Dievam, pieejam visiem, bet publiskās mēles ir gara dāvana draudzē, kas prasa tulkojumu. Ļoti vienkārši. Tātad tulkošanas dāvana, tas nav nekādas mēles būtībā, bet tas ir pravietošana. Un pravietot var arī bez runāšanas mēlēm. Ja tev obligāti nav tajā brīdī jārunā mēles, lai tu pravietotu. Praviešu gari, praviešiem klausa. Praviešu gari, praviešiem klausa. Arī tā ir rakstīts. Un 1. korintiešiem 13.1. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš un šķindošs zvārguls. Ja es pravietotu un ja zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, es neesmu nekas. Tagad, ja man ir gara dāvanas un nav mīlestības, tad es esmu nekas. Un tā Pāvils par sevi saka. Es nedomāju, ka cilvēks ir nekas, bet Pāvils par sevi to runā. Viņam ir tiesības tā teikt. Un, protams, ka kaut kādā mērā nedaudz pārspīlējums ir, bet Pāvils tāds radikāls. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs un atziņa izbeigsies. Tātad, kas ir svarīgāk? Mīlestība, vienotība, draudzes misija. Nevis atsevišķi dāvanas. Bet tiecieties pēc dāvanām. Runājiet mēlēs, celiet sev, celiet draudu. Bet pieklājīgi, kārtīgi, mīlestībā, vienotībā. Amen.